Miers jūsu namam. Bija kāds sapnis, ko Dievs man deva pirms dažām dienām, un es jums gribu to izstāstīt. Debes Tēvs lūdzu svētī tiešām šo video un svētī šos visus klausītājus, skatītājus un tiešām runā uz prātiem un sirdīm un iedrošina un stiprini. Un piesaucu Jēzu tavas asins pār viņiem, Jēzu tavā vārdā. Āmen. Sapnis bija tāds. Ostā pienācis milzīgs konteineru kuģis. Zināt, kas ir konteineru kuģis? Tad kuģis, kurš ved tos konteinerus, kurus mēs arī uz ielām varam redzēt, kurus ved fūres. Ja? Un viņus, tas kuģis bija milzīgs. Tie konteineri varēja būt simtiem, tiešām simtiem konteineru tai kuģī. Un parasti jau ir tā, ka tos konteinerus visus izkrauj ostā, un tad aizved kuru vajag, un tad tikai var vaļā, katru atsevišķā vietā, kur ir tā adrese. Bet sapnī bija tā, ka tie konteineri tai kuģī tika vērti vaļā pa vienam. Tātad tiek atvērts viens konteiners, un es biju kaut kādā, milzīgi augsts. Vismaz 30 metru augstumā es biju tai konteinerā iekšā. Konteiners ir atvērts, un es kopā ar vēl kaut kādiem 3-4 cilvēkiem mēs krāmējām ārā visu, kas tur bija. Un visi tie konteineri bija pilni ar humāno palīdzību. Ar visādām mantām, kas, tā kā nāk pavelti. Ja? Un mēs tur krāmējam ārā, tā kā laižam zemē vai kaut kādu slīpumu, kaut kādu rampu. Tam īsti sapnī netika veltīta īpaša uzmanība, bet katrā ziņā mēs krāmējam ārā. Un mēs izkrāmējam vienu konteineru, atveram nākamo un krāmējam ārā. Un tur visur ir humānā palīdzība. Un kamēr mēs krāmējam, es ieraugu, tas ir kaut kas tāds, kas man ir vajadzīgs, un es paņemu, ja? Jo tā ir humānā palīdzība, ja? Un turpinām krāmēt, un tad tur vēl citām krāmētājām arī kaut kas atrodās, kas viņam vajadzīgs, ja? Un viņš arī paņem. Viss kārtībā. Un tā sapnis beidzās. Un es neatceros, kurā brīdī, vai Dievs man paskaidroja, vai tas bija sapnī, vai tas bija nomodā, bet Dievs paskaidroja, ka tās kuģis un tā humanās palīdzības krāmēšana ārā no konteineriem ir aizlūgšanas kalpošana. Un es jau par to gribēju teikt, ka tā, es jau iepriekš teicu, ja, tā aizlūgšanas kalpošana Dievam ir ļoti, ļoti dārga. Un Bībelē teikts vēstulē Galatiešiem, ja nemaldos, ar visām lūgšanām un lūgumiem esiet nomodā garā ik brīdi. Ja? Un nav īsti runa par to, ka mums būtu jālūdz Dievam pēc humanās palīdzības, ja? Nav runa par to, bet ir runa par garīgo cīņu, par iestāšanos, par citiem cilvēkiem, ja? Jo jebkurš cilvēks saskarās ar cīņu pret grēku, ja? Mēs katrs cīnamies un cits ar uzvarošu cīņu, cits ar sakāves cīņu, bet mēs katrs cīnamies, un velns nesnauž, un ļoti daudziem kristiešiem iet grūti, un ļoti daudziem pasaules cilvēkiem, kuri gribētu ticēt, kuri gribētu satvert, bet viņi varbūt pat nav uzzinājuši, ja, par tādu Jēzu. Un lai Dieva valstība varētu augt, ir ļoti, ļoti nepieciešama šī aizlūgšanas kalpošana, un es kaut kad stāstīju video citā video stāstīju par to, ka tas tai būvlaukumā, ja, tas cilvēks kustināja tikai zīmuli, bet Dievs izdarīja to lielo smago darbu. Un redziet, un šajā sapnī bija tā, ka tiešām Dievs ir atsūtījis milzīgu kuģi ar humāno palīdzību, kas ir tā kā svētības no Dieva, bet viņas ir jāizkrāmē. Un tā ir tā aizlūgšana, ka tu kā svēts priesteris, kā Bībelē teikts, ja, ķēnišķīgs priesteris, tu vari iestāties par citiem cilvēkiem.
Un tu vari tādā veidā, lūdzot par cilvēkiem izkrāmēt tās svētības, tās mantas, ja, kas viņiem ir vajadzīgas. Jā, tāds skubinājums un tāda pamācība. Tā kā Dievam aizlūgšana, kalpošana ir ļoti, ļoti dārga. Tā varbūt nav ērta, tā nav izklaidējoša un nav interesanta. Un reizēm arī ir tā, ka ilgstoši mēs neredzam nekādu rezultātu. Es pats to esmu piedzīvojis, bet es jūtu pēdējā laikā, ka Dievs manā dzīvē to stimulē un skubina, un arī apstiprina, ka tas, ko es daru, ka šī aizlūgšana, kalpošana, ko es daru, ja, ka viņam tā ir ļoti dārga un ļoti, ļoti svarīga. Ja? Jo savā ziņā tas ir mīlestības darbs. Tas ir mīlestības darbs, kas darīts slepenībā. Saprotat, jā? Un tad Dievs atalgo atklātībā, jā? Un tas arī savā ziņā raksturo mūs kā kristiešus, ko mēs daram slepenībā. Vai mēs daram slepenībā kauna lietas, vai mēs slepenībā daram svētas lietas. Jā? Tas ļoti, ļoti ir no svara. Labi, vairāk neaizkavēšu jūs, svētības jūsu namam, un mācīsimies būt par aizlūdzējiem. Jēzus vārdā. Labi, es pats arī aizlūgšu. Debes Tēvs, paldies par visu, par visiem veidiem, kā tu runā, un paldies par pamācībām un paskubinājumiem un iedrošinājumiem. Un es lūdzu, debes Tēvs, tiešām, ka tu svētī ikvienu klausītāju un paskubini un iedrošini un dod arī tādu pacietīgu un mērķtiecīgu deksmi lūgt gan par sevi, gan par visu draudzi, gan par arī cilvēkiem, kas tevi nepazīst, lai tiešām nāk tava valstība. Un Jēzu piesaucu tavas asinis par tavu draudzi un lūdzu, ka tiešām nāk atmoda, nāk spēcīga atmoda, nāk saturīga atmoda un māceklībā balstīta atmoda. Jā. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Labi, mīļie. Atā! Līdz nākamajai reizei.